Pāri par 20 punktiem, un ir ļoti daudz spēlētāju, kuriem ir vienkārši lielisks metienu realizācijas. Kreisti dodas uz ledus un pavisam to lūk, jā, Sants Ozoliņš 2009. Gada arī populārākais Latvijas sportists. Es domāju, viņam tas pašam bija pārsteigums, bet tas viņam noteikti bija ļoti svarīgi arī. Jā, tas bija pārsteigums. Jā. Nu ko, komanda šobrīd ir uz ledus, un pēc pavisam īsta brīža mēs būsim gatavi noklausīties arī abu lielu balstu himnu šajā Ziemassvētku dienā. Latvijas valsts himnu izpilda mūsu Ziemassvētku rūtīši no Rīgas Doma zēnu kora Daniels Klāvs un Norberts. Sagaidām! Labs vakars! Vēlreiz cienījamie hokeja līdzjutēji, sveicieni jums Ziemassvētkos arī no šī.